Labdien semināra apmeklētāji, klausītāji, skatītāji. Sākoties apkurses sezonai, protams, ļoti aktuāls mums atkal ir jautājums, kas tad ir īsti ar mūsu mājām, cik mēs maksāsim par siltumu un vai ir iespējams kaut kā šo siltumu ieekonomēt. Un šodien būs tāda vispārīga tāda prezentācija, kurā es ātri iziešu cauri tam procesam, ar kuru principā būtu jāveic katrai daudzdzīvokļu ēkai. Tātad, protams, visi mēs dzīvojam, un mums ir mājoklis, un bieži ejot pa Rīgas ielām, ejot cauri šiem mūsu tā saucamajiem guļam rajoniem, mēs redzam labākas, sliktākas ēkas, kaut kur kāds balkoniņš, varbūt tās nav īsti kārtībā, ieejas mēzls nav īpaši labs, ja? Mēs redzam vidējā bildītē jau kociņi mums aug uz balkonu, un bieži mēs kā dzīvokļu īpašnieki uzdodam savu jautājumu, ko tad mums īsti darīt. Griežamies pie pārvaldnieka, arī tur mēs nevienmēr atrodam atbildes, ja, jo apsaimniekotājs atkal saka tā, tas viss ir atkarīgs tomēr no jums, un ko tad nozīmē tas, ka tas ir atkarīgs no mums kā dzīvokļu īpašniekiem. Jo mums ir jāatbild uz jautājumu, ko darīt ar ēku, kurā mēs dzīvojam. Ja mūs apmierina tāda situācija, kāda ir, jā, protams, var dzīvot arī tā, var maksāt nesamērīgi lielus apkuras rēķinus, var gaidīt, kad kādu dienu mums uzskatīs kāds ķieģelītis uz galvas, bet es domāju, ka neviens no mums tā īsti negribētu darīt. Un tad, ir tas galvenais lēmums, kas jāpieņem dzīvokļu īpašniekam, ko man darīt ar ēku. Un tajā brīdī, kad šis jautājums ir uzdots, rodas ļoti daudz citu jautājumu. Kā tad īsti var veikt ēkas atjaunošanu? Mēs esam dzirdējuši ļoti daudz par programmām, kaut kādu naudiņu dod, varbūt pat, ja? Bet kā tad to īsti darīt? Kas sagatavo šos dokumentus? Kā mēs tos izvērtēsim? Parasti ir tāds izplatīts mīts, ka šis process ir ļoti dārgs, un ēkas atjaunošana ir ļoti dārga. Protams, ka katrs darbiņš kaut ko maksās, bet pretī uzreiz jautājums. Ja? Es esmu pensionārs, man tā īsti vairs neko nevajag, es varbūt tās tur nodzīvošu to savu dzīvi tā kā ir, ja? Vai es vispār spēšu samaksāt to, kas man būs jāmaksā, un tad būs kredīts, un tad man tiks apķīlāts mans īpašums. Tie ir visi jautājumi, uz kuriem ir jāsaņem atbildes. Un, protams, var šīs atbildes meklēt pieejamos resursos, un šobrīd, paldies Dievam, ir ļoti daudzas iespējas dažādos resursos to meklēt. Mums ir Altuma mājaslapa, mums ir Atjauno Rīgas mājas, mums ir Rīgas enerģētikas aģentūras mājaslapa, kurā visur ir šie jautājumi aprakstīti. Bet, protams, tas nav viegli tam dzīvokļu īpašniekam, kurš tikai ir sācis domāt par šo procesu. Tāpēc Rīgas enerģētikas aģentūra, kuru arī es pārstāvu, ir izveidojusi jaunu resursu renovē.lv, kas pēc būtības ir tāda kā rokas grāmata tiem, kuri ir uzsākuši šo ēkas atjaunošanas ceļu. Un, protams, es aicinu paskatīties uz šo jauko pogu, pieteikties bezmaksas konsultācijai. Piesakoties bezmaksas konsultācijai, mēs jau varam konkrēti apskatīt katras ēkas situāciju, stāvokli un sastādīt ēkas atjaunošanas plānu. Ar ko tas viss, protams, sākās? Protams, viss sākās ar dzīvokļu īpašnieku lēmumu. Un šeit es uzsveru, neviena cita lēmums nevar ietekmēt ēkas atjaunošanu, kā tikai pašu dzīvokļu īpašnieku lēmums. Jo, lai saprastu, visi mēs zinām, ka ēka mums nav efektīva. Kā mēs to spriežam? Tāpēc, ka rēķins liels. Ko mēs varam darīt? Tā kā vajadzētu kaut ko izdarīt, kaut ko siltināt jumtu, varbūt sienas, varbūt logus, bet mēs nepaļausimies uz savu subjektīvo viedokli, jo, principā, šāds nopietns projekts, kas ir ēkas atjaunošana, ir jābalsta uz certificētu speciālistu dokumentiem. Un tātad pirmais, ko mēs kā dzīvokļu īpašnieki pieņemam, ka mēs vispār vēlamies iet šo ceļu. Tātad ceļš ir atjaunot ēku, padarīt to energoefektīvāku, tehniski drošāku, samazināt mūsu rēķinus par apkuri. Lai to izdarītu, mums ir jāpieņem lēmums par tehniskās dokumentācijas izstrādi. Ja?
Tehniskā dokumentācija, tas ir tas dokumentu kopums, kas ļauj mums apjaust, kāds tad ir ēkas patiesais stāvoklis. Tātad galvenais dokuments, mazliet otrā kārtībā, ir ēkas tehniskā apsekošana. Kāds ir ēkas tehniskais stāvoklis, vai tas ir drošs, vai drošas ir konstrukcijas, jumti, inženiertīkli. Šo apsekojumu veids būvinženieris, kurš parāda, kāds ir ēkas tehniskais stāvoklis, norāda to nolietojumu pakāpi, kādā atrodas ēkas konstrukcijas un citi inženiertīkli, lai vispār saprastu, kas mums būtu ar ēku jādara. Jo nav jēgas siltināt ēku gadījumā, ja ēka nav tehniski droša, tad tas, protams, šis pasākums viss ir bezjēdzīgi. Pēc idejas šis ēkas tehniskās apsekošanas akts katram dzīvokļu īpašniekam būtu jāpasūta, protams, uz visu mājas kopību. Jāpasūta reizi 10 gados. Un tā ir kā rokas grāmata tiem darbiem, kas ir jāveic neatkarīgi no tā, vai jūs piedalāties ēkas energoefektivitātes pasākumu veikšanā vai nē. Otrs svarīgs dokuments ir ēkas energoaudits. Ēkas energoaudits izvērtē to, ko jūs patērējat šobrīd. Energoauditors nosaka pasākumus, kuri būtu jāveic, lai jūs varētu ietaupīt, un rezultātā jūs iegūstat izziņu, cik jūs ietaupīsiet gadījumā, ja jūs veiksiet visus šos energoefektivitātes pasākumus. Ja? Tātad divi šie pamatdokumenti, tie, kas mums kā dzīvokļu īpašniekiem dod šo pamatinformāciju un uz kuru ieteikumiem mēs tālāk varēsim turpināt šo ēkas atjaunošanas ceļu. Jo šajos divos dokumentos mēs saprotam to, kā mēs varētu sastādīt projektēšanas uzdevumu. Jo projektēšanas uzdevums un labs projektēšanas uzdevums ļaus izstrādāt ļoti labu būvprojektu, kas rezultātā mums dos iespēju noslēgt kvalitatīvāku līgumu ar būvnieku, jo nekvalitatīvi izstrādāts būvprojekts parasti parāda negaidītus pārsteigumus dzīvokļu īpašniekiem. Rezultātā rodās kaut kādas neparedzētas izmaksas, kas attiecīgi var ietekmēt ēkas atjaunošanas procesu. Parasti daudziem dzīvokļu īpašniekiem ir šis galvenais jautājums, un kur tad ņemt naudu. Ja? Tā labākā atbilde būtu, naudiņa būtu jāņem no uzkrājumiem. Bet mēs visi zinām, kā ar tiem uzkrājumiem ir tā, kā ir, jo tajā brīdī, tad, kad mēs privatizējam savus dzīvokļus, mēs kaut kā nepadomājam par to, ka šīs ēkas, šīs būves nepieciešams būs uzturēt. Un parasti notiek tāda kaulēšanās, labāk maksāsim mazliet mazāk, maksāsim tikai par tiem nepieciešamajiem darbiem, kā rezultātā ēkai nav uzkrājumu. Un līdz ar to tajā brīdī, kad mēs gribam veikt kādus lielākus darbiņus, tad praktiski mēs secinām, ka ar to, kas mums ir, ar to nepietiek. Ļoti bieži tas tieši arī nobremzē šo ēkas atjaunošanas procesu, jo, ja energoauditu mēs vēl varam izstrādāt, tehnisko atzinumu mēs vēl varam izstrādāt, tad tehniskais projekts, tas jau maksā daudz dārgāk, un tur jau ir jādomā, kā to darīt. Ja uzkrājumi nepietiek, tad mēs esam spiesti krāt, kas atkal mūs ievelk visu šo procesu laikā, ja, un mēs varam vispār nokavēt pat dalību šajās līdzfinansējuma programmās. Līdz ar to tas ir ļoti svarīgs jautājums. Šobrīd ir pieejami sekojoši līdzfinansējumi. Tātad Rīgas enerģētikas aģentūra ļauj iedzīvotājiem pieteikties, tas gan attiecās uz Rīgas iedzīvotājiem, ļauj pieteikties tehniskā atzinuma un energoaudita izstrādē. Tātad Rīgas enerģētikas aģentūra atbalsta līdz 70% divus šos dokumentus. Attiecīgi energoauditam 800 eiro, tehniskajam atzinumam 1100 eiro. Ko tālāk darīt? Kā izstrādāt būvprojektu? Un šajā gadījumā mēs varam griezties bankā pēc aizņēmuma, un ja gadījumā banka uzskata, ka nevar mums piešķirt naudu, tad mēs varam griezties Attīstības finanšu institūcijā Altum, kur arī tieši šiem konkrētajiem mērķiem, projekta vadībai, autoru uzraudzībai, būvprojekta tehniskās dokumentācijas izstrādēji, tātad ir paredzams līdzfinansējums. Tātad
Mums vairs nav šķēršļi, lai mēs varētu izstrādāt šo būvprojektu un virzīties uz ēkas atjaunošanu. Tad, kad ir saņemti divi šie dokumenti, kā jau es minēju, ja, tā ir tas informācijas kopums, kurš mums ir jāietver būvprojektā. Ja. Protams, ir tādi darbi, kas ir viennozīmīgi jādara, jo savādāk no visa šī procesa nav jēga. Es šobrīd domāju tieši par ēkas energoefektivitāti. Jo tālāk mēs pāriesim pie finansējuma, ja, un viss šis finansējums, šis grants, šis līdzmaksājums, tas parasti pamatā mums nāk caur šo energoefektivitātes pasākumu veikšanu. Ja. Un, tad, kad mums ir izstrādāti divi šie dokumenti, mēs kā dzīvokļu īpašnieki savācamies un izskatām, kuri pasākumi ir neatliekami, kurus pasākumus varbūt mēs varam atlikt tālāk vai izmantot lētākus risinājumus, lai ja mēs varētu rīkot būvniecības iepirkuma konkursu. Jo viens iegūms no tā, tajā brīdī, kad mēs esam izstrādājuši tehnisko būvprojektu, ir tas, ka mums ir kontrola tāme. Tātad mums ir pirmā informācija par tām izmaksām, un tas ir tas galvenais jautājums, ko man personīgi arī piedaloties iedzīvotāju kopsapulcēs uzdod, cik tas mums maksās, cik tas būs mums uz 1 kvadrātmetru. Jā. Nu, un šeit, šajā kontrola tāmē, tā tad ir ietverta šī dokumentācija, kur ir norādīti visi darbi, izmaksas, un mēs jau principā varam modelēt šīs ēkas atjaunošanas izmaksas. Jā. Protams, šai modelēšanai mēs varam to modelēt saviem spēkiem, bet arī Finanšu institūcijā Altums mājaslapā ir pieejams šis izmaksu kalkulators, ja, un tas mums dod iespēju pat sarēķināt tik smalki, cik mums būs izmaksas uz 1 kvadrātmetru katram dzīvokļu īpašniekam. Tad, kad ir izstrādāts šis tehniskais projekts, ja, tad, protams, mēs skatāmies, kas mums varētu finansēt. Un vēl labāk, kas mums varētu līdzfinansēt šo projektu. Ja. Un tā kā pārstāvu Rīgas enerģētikas aģentūru, tad es pieminēšu tādu programmu, kas attiecās uz Rīgas iedzīvotājiem. Tā ir ēkas energoefektivitātes pasākumu veikšana Rīgas ēkām, kurā var pieteikties dzīvokļu īpašumu no Rīgas. Ja, un šīs programmas ietvaros mēs varam saņemt līdz pat 50 000 eiro, ja, tātad kā atbalstu, kā grantu, kā dāvinājumu konkrēti ēkas sakārtošanai. Parasti šo programmu izmanto tās ēkas, kuras nevar saņemties uz kompleksu tādu padziļinātu ēkas atjaunošanu. Ja. Jo, protams, šo līdzekļu ir pamaz, ja mēs vēlamies to visu darīt kvalitatīvi. Bet šo risinājumu izmanto tās ēkas, kuras vēlās atjaunot savus īpašumus pa daļām. Tātad kaut kādu kompleksu, te gan jāpiemina, ir tas, ka izmantojot Rīgas līdzfinansējumu, kā pirmais noteikti ir jāveic tas pasākums, kurš energo auditā ir norādīts ar vislielāko energoefektivitātes pienesumu. Ja. Informāciju par šo līdzfinansējumu var saņemt resursā atjauno.riga.lv, kur tas viss ir aprakstīts. Te es vēl piebildīšu, kad atjauno.riga vēl ir informācija, un jūs varat ņemt dalību arī Rīgas vēsturiskās ēkas, tātad ēkas vēsturisko fasāžu sakārtošanā, un ļoti bieži ir tā, kad atnāk vēsturiskā ēka pie mums uz Rīgas enerģētikas aģentūru, un mēs vēl papildus tam, kad mēs saglabājam šo vēsturisko fasādi, protams, arī dodam rekomendācijas, kā mēs varam arī vēsturiskai ēkai veikt šos energoefektivitātes pasākumus. Ja, jo ļoti bieži vēsturiskām ēkām nevar mainīt fasādi, nevar to apšūt ar siltinājumu. Ja. Ļoti aktuāla programma šobrīd mums ir iekšpagalmu labiekārtošana, kur ir sākusies tikai pagājušajā gadā. Un tur jūs varat saņemt dažādus tipveida risinājumus, lai arī saņemtu līdzfinansējumu no 10 līdz 30 000. Nu, un, protams, tie, kas vēlas padziļināti veikt ēkas atjaunošanu, tie, protams, griežās Finanšu institūcijā Altums. Tur es šobrīd nepieskaršos, jo mums būs tūlītās lielisks eksperts, kas pastāstīs tieši par Altuma programmas niansēm.
Lai kvalitatīvi visus šos procesus veiktu, tad, protams, ir nepieciešams organizēt biedrību. Bieži jautā, kāpēc mums šī biedrība ir vajadzīga. Varbūt apsaimniekotājs to visu var izdarīt. Jā, teorētiski var, bet tomēr mums kā dzīvokļu īpašniekiem tomēr vajadzētu būt atbildīgiem par savu īpašumu, un pārņemot ēku pārvaldībā nenozīmē tas, ka jūs rīt sākat apsaimniekot ēku. Tas vienkārši jūs kontrolējat savas ēkas, visas darbības, kas notiek gan saimnieciskās darbības, kas notiek tekošās, gan arī tās, lai piedalītos tātad programmā. Tā es skatos, ka es mazliet esmu pārtērējis savu laiku. Protams, tad pats ir galvenais, jums kā biedrībām ir jāsavāc 50 plus 1 balss. Un attiecīgi tad jūs varat pieņemt šos lēmumus. Protams, tiek iepirkts būvnieks, jūs pabeidzat būvniecības darbus, saņemat līdzfinansējumu. Tev vēl jāpiebilst ir tas, ka organizējot finansējumu, jums ir jādomā par to, ka viss finansējums ir 100% jāapmaksā viss tas process, ko jūs esat iecerējuši. Un tikai tad, kad jūs būsiet iesnieguši dokumentus, tikai tad jūs saņemsiet šo atbalstu. Gan Rīgas pašvaldības programmā, gan valsts institūcijas Altuma gadījumā. Protams, par ieguvumiem es varu stāstīt ļoti ilgi, bet pats galvenais, ka jūs iegūstat drošu energotaupīgu mājokli un pēc būtības tiek atjaunots ēkai jauns dzīves cikls. Rīdziniekiem samazinās nekustamā īpašuma nodoklis, samazinās remonta fondu uzkrājuma iemaksas, palielinās dzīvokļa tirgus vērtība. Tas viss, protams, ir. Te ir tāds uzskatāms piemērs, ar ko mēs sadzam šīs investīcijas. Tātad viena māja, viens un tas pats rēķins, vienādi klimatiskie apstākļi. Vienā gadījumā mēs redzam 4000, vienā gadījumā mēs redzam pēc ēkas atjaunošanas 1500. Lūk, šī konkrētā ēka, kas ir veikusi atjaunošanu, un attiecīgi šis iegūms ir 60%, par 60% ir samazinājušās apkuras izmaksas. Tātad, ja ir kādi jautājumi, aicinu jūs griezties Rīgas enerģētikas aģentūrā, kur mēs tādā plašākā spektrā varam apskatīt gan ap to, gan ap ēkas atjaunošanu, ne tikai ēkas atjaunošanas jautājumus, bet arī citus jautājumus, kas ar to ir saistīti. Tātad, paldies!